Šorīt noskaidrosim, ko vecāki domā par zaļo skolu. Ko jūs teiktu vecākiem, kuri vēl domā par bērnu dārza izvēli? Tie vecāki, kas vēl domā par bērnu dārza izvēli, es rekomendētu, ja bērns ir mazs un viņš ir gada vai pusotra gada vecumā, tomēr izvēlēties mūsu ģimenes izvēle tomēr par privātiem bērnu dārziem, jo šeit ir mazāka vide, mazāk bērni, vairāk viņi tiek apčubināti, aprūpēti. Adaptācijas periodā vienmēr audzinātājs auklītes paņems klēpī, samīļos. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti būtiski bērnam būt šajā ģimeniskajā vidē. Tāpēc esmu par mazām grupām un par izvēli par privātajiem bērnu dārziem. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši zaļo skolu? Mēs izvēlējāmies zaļo skolu, jo šeit ir individuāla pieeja, ģimeniska vide. Man šeit mācās 2 bērni. Viens bērns mācās pirmsskolā, un otrs bērns mācās skolā. Un esmu par mazām klasēm, mājīgu un ģimenisku vidi. Super! Zaļā skola nav tikai vieta, kur bērns var pavadīt laiku. Katrs brīdis šeit ir, lai bērns varētu just, radīt un augt.